Sveicināta, dievišķā dvēsele. Kad mēs tiekam uzaicināti iepazīstināt ar sevi, mēs ļoti bieži lietojam frāzi "es esmu", un tad mēs nosaucam kaut ko, ko mēs darām, piemēram, savu profesiju. Piemēram, es varētu teikt, es esmu kvantu dziedināšanas praktiķe, bet tas nav, kas es esmu, tas ir tas, ko es daru. Un tieši tāpatās jūs varat domāt, ka jūs esat mamma vai tētis, vai sieviete vai vīrietis, vai kādas profesijas pārstāvis, bet tās ir tikai lomas, ko mēs pildam šajā dzīvē. Patiesībā jūs esat dievišķas dvēseles. Un es esmu šeit, lai palīdzētu jums izveidot kontaktu ar savu dvēseli vai ar savu augstāko es, ar dažādu hipnozes metožu palīdzību. Un varbūt tu brīnies, kādēļ tev tas būtu vajadzīgs, vai kā tev tas būtu noderīgs, kā tev tas var palīdzēt. Kad tu ļaujies savai augstākai būtībai vadīt tevi, tava dzīve kļūst vieglāka. Tevi vairs neuztrauc, kas var notikt ar tevi tavā dzīvē. Tev nav bailes, un tu necenties pretoties dzīves plūsmai, bet tu ļaujies tai, un tā vienmēr aizvedīs tevi uz pareizo vietu vispiemērotākajā laikā. Tu jutīsi gandarījumu un piepildījumu par savu dzīvi, kā arī tu apzināsies savu patieso vērtību un savu patieso būtību. Un kvantu dziedinošā hipnoze ir lielisks līdzeklis, lai palīdzētu tev iepazīt tavu patieso būtību, būt tiešā komunikācijā ar savu augstāko es. Un kā arī tu vari saņemt dziedināšanu gan savam ķermenim, gan savai dvēselei, jo tā ir kvantu dziedināšana. Un kā arī šī metode var palīdzēt tev izprast savu dzīvi, palūkoties uz situācijām tavā dzīvē no plašākas perspektīvas. Un tu labāk izpratīsi, kādēļ tu esi piedzīvojis dažādas situācijas. Un līdz ko tu apzināsies savu patieso būtību un savu patieso spēku, tava dzīve kļūs vieglāka un tā izmainīsies. Un ja tu jūti aicinājumu, ka tev šis seans būtu noderīgs, sazinies ar mani e-pastā, un es atbildēšu, cik vien ātri iespējams.